Bauskas pils ir vēlējos viduslaikos celta Livonijas ordeņa pils Bauskā, kas 16. gadsimtā paplašināta Kurzemes un Zemgales hercoga galma vajadzībām. Pils jaunākā daļa ir viens no izcilākajiem manierisma stila arhitektūras pieminekļiem Latvijā, rekonstruēta 2008. gadā. Livonijas ordenis pēc miera līguma ar Lietuvu 15. gadsimtā ieguva pilnīgu kontroli pār Bauskas apkaimi un sāka Memeles un Mūsas satecē veidot nocietinātu pārvaldes centru. Pils celtniecība tika uzsākta laika posmā no 1438. gada līdz 1450. gadam. Livonijas ordeņa mestre Finkes no Offenbergas valdīšanas laikā. Pils celtniecībā piedalījās arī voti, somogru tauta, kas pēc pils celtniecības apmetās uz dzīvi Memeles krastos un tika devēti par krieviņiem. Līdz 16. gadsimta vidum pili pārvaldīja Livonijas ordeņa iecelti Bauskas fokti. No 1536. līdz 1540. gadam Bauskas pilī bija ieslodzīts dzejnieks Burkārds Valdis, kas dzejoja vācu valodā, 150 psalmus un arī komponēja tiem melodijas. 1559. gadā Gotthārds Ketlers pilī iekilēja Polijas karali. 1562. gadā pils nokļuva jaunizveidotas Kurzemes un Zemgales hercogistes īpašumā. Hercogistes laikā tika uzsākta apjomīga pils pārbūve, un bijušās priekšpils vietā tika uzcelta hercoga rezidence, kurā atradās hercoges kancelē un uzturējās hercoga galms. Līdz ar pārbūvi tika nojaukts viduslaiku ciemats līdzās pilī. Poļu-Zviedru kara laikā 1625. gadā pilī ieņēma Zviedru karaspēks, un tad Poļu karaspēks. 29. gada to atguva Kurzemes hercogs. 17. gadsimta beigās pēc ilgstošiem kariem pils vairs bija tikai daļai apdzīvota. Lielā Ziemeļu kara laikā 1701. gadā pilī ieņēma Zviedru karaspēks, un ap pilī tika izveidoti spēcīgi zemes nocietinājumi, vieni no izteiksmīgākajiem Latvijas teritorijā. Zvaigznes formā, ko mēs arī redzam no augšas. Pēteris I ieņēma pilī ar neilgu kauju, kad pilī bija palicis 250 cilvēku liels Zviedru garnizons. Atkāpjoties, Krievu karaspēks daļēji uzspridzināja pili. 18. gadsimtā to vairs neapdzīvoja, un ēkas pamazām pārvērtās drupās. 1874. gadā pils drupas un apkaime kļuva par Firsta Līvena dzimtas īpašumu. Bauskas pils celta Mūsas un Memeles satekas vietā, šaurā klinša norobežotā pussalā. Pāri visai pussalai pils priekšā tika izraksts dziļš grāvis, pār kuru veda paceļamais tilts. Pils celtniecībā izmantots vietējais dolomīts, lauka akmeņi un kieģeļi. Tagad pilī ir muzejs, kur glabājas arī zelta monēta, kura tika atrasta vecajā pils tualetē.